Sveiki visiem tie, kuri skatās šo video. Es jums tikai šodien gribētu pastāstīt par treniņiem mājas apstākļos. Sāksim ar to, ka daudz jaunieši it kā viņi to vēlās, viņiem ir dažiem varbūt tur svara problēmas vai kaut kā tā. To vēlās, bet beigās viņi tur varbūt kaut ko iesāk tur pumpēties vai kaut ko tādu. Beigās atmet tam visam ar roku, domādami vienu nedēļu to tur izdara, pastās rezultātu nav. Atmet tam visam ar roku, bet, jā, vajag gribas spēku. Tas ir, jā, man pašam bija funkcijas un tā, jā, diezgan tāds apaļīgs biju, kā redzat tagad. Tādā diezgan ideālā formā esmu. Tas ir tā kā daudzi mokās ar svara problēmām, vai arī viņiem īstenībā tik trakas liels svara problēmas nav, bet viņi ir iedomājušies, ka viņiem vajag būt seksīgiem un tā tālāk. Tad viņi uzreiz tur it sevišķi meitenēm ir tā stilvā doma, neēdīšu un viss, vai arī kaut ko, es tur nezinu, mazu kaut ko kripečiņas, kaut kādas, nezinu, kaut ko salasīšu. Tagad es ieturēšu diētu, tīrākās muļķības. Vienkārši vajag sportiski uzturēt sevi formā, nevis tur ieturēs diētu. Tagad apmeklēju sporta zāli pie sava trenera. Un ir tā, jā, arī viena meitene atnāca, viņa trenerim saka, es mokos ar svaru problēmām, viņas grib bišķiņ tā kā nomest kādas 5 kilogramus un tā. Treneris viņai diezgan kodolīgi atbildēja, nevajag kaut ko tādu, ne? Un jā, un tad beigās viņi gribēja tā kā tur baigi neēst un tā, bet treneris viņai lika fizisko, viss tā tālāk. Viņa vēl pa 2 kilogramiem pieņēmās svarā, bet, forma viņai vienkārši ideāli. Nav ne vēders, nekas, viss ir perfekti. Viņa muskuļu masā pieņēmās, bet, viss dupsīt, viss kārtīgi uzkačāja, tā ir viena seksīgākā meitene. Karoči, tas ir tā, jā. Jā, ko, es jums arī tā kā gribētu parādīt, piemēram, kā es vēl mājās pa gariem vakariem ziemas nav ko darīt, ārā arī nav ko darīt. Gribēju jums parādīt, ko es vēl mājās papildus trenējos, un jā, nākošo video es arī uztaisīšu par savu uzturu. Labi, karoči, es jums tagad, piemēram, es nezinu, ja ideālākajā variantā tas ir, ja jums ir šāda ten komplekts, kaut vai viens, ar šādām ten ripām. Es nezinu, kaut vai, viņas ir nopērkamas. Visizdevīgāk ir pasūtīt internetā veikalos, viņi baigos ciparus uzliek šitām ten. Jā, karoči, ja jums ir šāda ten, tad jau tas ir vienkārši perfekti, ja jūs tā gribat iesākumā un kaut kādiem pāris mēnešiem ar šo ten pilnībā pietiek. Nevis tā kā daudz jaunieši un pieauguši cilvēki uzreiz grib iet uz svaru zāli, tur ceļ tos maksimālos svarus. Bet tas īstenībā tas diezgan stulbi ir, jo muskuli jau var vajag ietrenēt un iesildīts no sākuma, un tas ir ar tiem ideālajiem svariem, un no sākuma pat treneris man tur mācīja un tur tālāk. Vienkārši no sākuma ar tiem pašiem pumpīšiem mēnesi un tā tālāk, ja. Karoši, te ir šādi ten komplekti, kurā nāk ripas. Kāds savā pusē uzliec. Šādi ten skrūvas galāšana. Piespēdot šādi. Man arī bija diezgan liels svara problēmas. Es vienkārši, jā, es tā kā mazāk tos pie tauklainos ēdienus ēdu, vairāk veselīgu. Un tā, es varu teikt, to daudzumu nesamazināju, es vienkārši viņu
sabalansētāku un ar skatījos, ko es ēdu. Čipšņi, kāds krāsainos tos sūdus, kāds krāsainos dzērienus nelietoju. Tā es ar pie viņa nonācu vienkārši ēdot veselīgu pārtiku. Un nesamazināju tos kilogramus, ko es apēdu tur nedēļā un tā tālāk. Vienkārši vajag skatīties, ko tu ēdi un vairāk nodarboties ar sportu. Un tad viss būs tā. Kroči, tas ir, ja ir šādi, tad jau ir ideāli, tad jau tu mājās vienkārši praktiski vari bicepsus, tricepsus, šo ten visu daļu kačāt krūšu muskuļus. Ja ir, protams, divas, tad ideāli krūšu, un kaut vai arī ar vienu, bet, tad ir tā. Tad ir tā, pagrūtāk, bet, ir kaut vai ar vienu šādu hanteli. Un ko es vēl gribu piebilst, ja jūs gadījumā pērkat hantels, pērkat šī tādas te, kurām ir maināmies šitie. Ir viens stienis un maināms šitās ripas. Es jums to siltiesaku, jo, tur tās, kurās veselas, kurām nevar likt tur tos kilogramus klāt. Viņi svars ir, bet, šitais labāks, tur tu vari regulēt to svaru. Kroči, un es jums parādīšu pāris veidus, kā es vēl mājās trenējos ar 2 hantelēm. Un es vēl, ja jūs kāds laukos dzīvojat vai ir ar iespēju pie metāliem tikt, man ir vienkārši prosts šāds stienis, kurus vēl uzmokšu ripas irs un vēl daudz vingrinājums varēšu pildīt stienīcu. Labi, es jums to parādīšu. Tātad, pirmais, ko es vienmēr mājās pilnu, tas ir, protams, ja jums nav hantels pieejams, tad var arī vienkārši tāpatās pumpīšu taisīt. Bet, pumpīšiem arī visu kaut kādi veidi. Ir grūtuma pakāpes arī, kā var regulēt. Tā, tālāk tā. Kroči ir tā, es jums parādīšu pirmais bez hantelēm. Kas ir svarīgi? Tas ir tā, lai tev rokas tā normāli šādā te platumā. Dirs tā, lai tev ir, tā, lai nav šitāds negūkums. Tā normāli. Un šitā te. Tā, lai normāli tev rokas ir 90 grādos saliektas. Tā. Un tā, es nezinu, kaut kāds. Tas ir arī, nevis, tas arī tā, piemēram, tu, uztais tās 10 reizes un viss, bet, pa kaut kādiem 3 etapiem. Piemēram, tu vienreiz 10 uztais, otrais un tā visu laiku. Galvenais, kas pirmais ir, tā ir ieelpa un izelpa. To es ar jums tagad līdz parādīšu. Ko es piemiršu, jo no paša sākuma vajadzēja. Karoči ir tā, tu nolaidies lejā, ievelc gaisu augšā, izpūti. Un šādi ten. Ieelpa un izelpa ir diezgan tāda svarīga lieta. Un tas ir tā, ko es tā vairāk gribēju. Tas ir pats, un ja jūs gribat pagrūtināt to pakāpi, tad paņemiet hanteles, un tas pats tikai ir hantelēm. Šādi ten. Tas sanāk ir grūtāk, jo tā, lai tev sanāk tie 90 grādi, tu esi zemāk vēl nolaidies. Un šādi ten. Kas vēl ir ar hantelēm? Tā, tad ir, ko es vēl presītes taisu. Presītes es taisu nevis tā, piemēram, ja es tur daudz varu, piemēram, līdz tam skaitam, kad jau man sāk piekst preses muskuļi, tad jau man ir jau apnicis to darīt. Bet es izdaru tā, lai jau man pie 20. reizes jau sāku sāpēt, tāpēc es pielieku 5 kilograms vēl klāt. Un tas ir uz šādas ten. Paņemu 2 ripas un siksnā un aplieku ten šādi ten uz muguras. Un bet to es jums nerādīšu, to es jums varbūt nākošā video klipā parādīšu,
Viņš baigi garais sanāks. Esmu jau baigi aizpļāpājies. Karoči, jā, kas jā. Ko vēl jums varētu parādīt. Tas bija par pumpīšiem. Un jā, un ja vēl grūtāk grib, tad kaut kur kājas var uzlikt augstāk tā, lai viņi stāv. Tad jau vēl zemāk būs. Un tas trenē visas krūšu muskuļus, rokas, te. Triceps arī vēl nāk klāt. Jā, visi krūšu muskuļi, te arī viss nāk. Un jau vēl ideālāk būtu, ja jums mājās kaut kas, nezinu, kaut kur var pieķerties un pievilkties. Tas arī viss plecs, viss aizmugurējo daļu, trapec muskuļus, viss trenē. Karoči, nu jā. Nākošajā videoklipā arī izstāstīšu par tiem proteīnu pulveriem, visām aminoskābēm un muskuļu masas palielināšanai. Vēl es parādīšu, tagad vienkārši tas videoklips būs par garu, nākošajā videoklipā es parādīšu visu tādu bicepsiem vingrinājumus, šām divām hantelēm un to vienu stieni, tricepsam, krūšu muskuļiem. Un kam vēl šiem augšējiem muskuļiem, šitiem muskuļiem. Un jā, tas vēl laikam būs viss. Tā, subscribojiet, abonējiet. Cerams, ka patika. Gaidiet nākošos video. Es centīšos visu tā kā izstāstīt, kā ir. Iesācējiem iesaku noskatīties, jo tā tiešām var ir, kā es no sākuma stāstīju. Vienkārši, nevajag padoties. Tas nebūs pirmajās nedēļās, tas būs ar mēnešiem. Un pēc tam jums būs liels gandarījums, ja jūs būsiet sasniedzis to, ko jūs vēlējāties. Un jā, labi. Teikšu jums ar tā. Un jā, abonējiet kanālu, spiediet like. Tā.